Tu vari pārdot gandrīz jebko, ja saproti, kā cilvēki patiesībā pieņem lēmumus. Pirmais noteikums. Cilvēki pieņem lēmumus emocionāli un pēc tam tos pamato loģiski. Neviens nepamostas ar domu, es gribētu iegādāties labi strukturētu digitālo coachinga programmu. Viņi domā, man ir apnikusi X problēma, X stāvoklis. Tāpēc atceries, emocijas atver maku, bet loģika pēc tam nomierina prātu. Otrais noteikums. Cilvēki ātrāk bēg no sāpēm nekā virzās uz mērķi. Pelnīt vairāk naudas izklausās labi, bet izvairīties no izdegšanas vai salabot neveiksmīgu stratēģiju, tas ir steidzami. Ja tu vari noformulēt cilvēku sāpes labāk nekā viņi paši, viņi pieņem, ka tev ir risinājums. Trešais noteikums. Pārdošana nav pārliecināšana, tā ir skaidrības radīšana. Labākais pārdošanas saturs nesaka pērc šo produktu no manis. Tas uzdod jautājumus, kas liek cilvēkiem saprast un sajust. Man tas patiesībā ir vajadzīgs. Kad cilvēks pats nonāk pie secinājuma, pretestība pazūd. Ceturtais noteikums. Iebildumi parasti nav par virspusējiem iemesliem. Par dārgu, man jāpadomā, tagad nav īstais laiks. Parasti tas nozīmē, es baidos, ka tas man nestrādās. Un tavs uzdevums nav spiest caur iebildumiem, bet samazināt nenoteiktību cilvēka prātā. Piektais noteikums. Bezdarbībai jāšķiet smagākai nekā darbībai. Ja nekas nemainās, kas notiks? Pēc 6 mēnešiem viņi būs tajā pašā vietā, joprojām frustrēti, iestrēguši, gribot vairāk, bet tā arī nesaņemot. Cilvēki rīkojas, kad palikt esošā vietā kļūst daudz sāpīgāk nekā mainīties. Sestais noteikums. Miers un pārliecība pārdod vislabāk. Jo vairāk tev vajag šo darījumu, jo vairāk cilvēki to jūt. Kad esi mierīgs un neitrāls, tava autoritāte aug. Izmisums atgrūž, pārliecība pievelk. 7. noteikums. Lielākā daļa cenu iebildumu ir vērtības trūkums piedāvājumā. Ja cilvēks patiesi tic, ka rezultāts ir neizbēgams un pārmaiņas skaidras, cena kļūst otršķirīga. Ja viņš neredz vērtību, viņš vilcinās. Tavs uzdevums ir nokomunicēt savu produkta vērtību, nevis gaidīt, kad to sapratīs citi. Pārdošana nav manipulācija, tā ir attiecību veidošana, un tā sākas ar cilvēku psiholoģijas un vajadzību izpratni, spēju patiesi ieklausīties un sadzirdēt.